Es līdz galam nesaprotu to vēlmi cilvēkam aizbraukt un dzīvot neinteresantāku, vientuļāku dzīvi par lielāku naudu. Pa lielam man neliekās arī nekas slikts, ka cilvēki brauc projām. Lai viņi brauc projām, tikai viņi saprot, no kurienes viņi nākuši, būs citi, kas piedzims viņu vietā, būs citi, kas atbrauks, viss jau tāpat tā dzīvē nokārtosies. Ja cilvēkam ir iekšēji sajūta, ka viņam ir jāizbrauc kaut ko sev pierādīt, ja viņam varbūt ir šeit pa šauri vai kaut kā, lai tak brauc, tas jau nav nekas slikts. Lai tikai, ir sāpīgi, kad brauc daļ kaut kādiem stereotipiem, kad tur kaut kur dzīve ir labāka, vai ka pie mums ir šausmīgi slikti. Man liekas, ka viena no fantastiskām Latvijas dotācijām būtu cilvēkiem uzdāvināt kaut kādas, negluži pasaules ceļojumus, bet vismaz ceļojumus par Eirāziju, lai saprastu, kā tad ir dzīve visur citur un novērtētu, ka mēs esam vienīgie, kuriem ir kaut kādas tur kļūdas politiskajos, ekonomiskajos lēmumos, mēs esam vienīgie, kuriem nav sakārtotas līdz galam ielas un pārējais. Es nepiekrītu ne mazākā ziņā, ka ar to ir jāsamierinās un kā tā tam ir jābūt. Bet to, kad ir jāiet racionāls kaut kāds veids, lai to labotu, iesaistamies tajā politikā, iesaistamies ekonomikā, sakam savus viedokļus publiski par to, kā notiekās. Bet tā kaut kāda čīkstēšana, ka visi muļķi, es nezinu, nesaprotu. Man liekas, tā tāda kaut kāda norobežošanās un tāda klusā interneta komentēšana arī publiskajā telpā.